Labrīt! Man ir prieks un gods jūs uzrunāt. Un mana tēma šorīt ir jaunas 95 tēzes. Aicinājums atgriezties pie reformācijas racionālisma laikmetā. Un centrā ir šis vīrs, Klauss Harms, un viņš ir šo tēžu autors. Mēs tagad esam reformācijas svētku laikā un arvien domājam par aktuālo ticības atjaunošanu. Un ir īsti vietā atcerēties 95 tēzes, ar ko tas viss sākās. Tas bija spēcīgs aicinājums prom no Romas mācības un prakses aplamībām. Atceramies nekaunīgo indulgenču pārdošanu, baznīcas korupciju, amata ļaunprātības. Atceramies visu šīs ekstra bibliskās mācības par šķīstītavu, purgatoriju un citām maldīgām praksēm. Un tas bija aicinājums no šī nedrošā pamata, kas cilvēkus dzen garīgā postā, uz stingrāku pamatu. Un tad Luters arī šais tēzēs aicina un sauc uz grēknožēlu un uz atgriešanos. Jānotiek, purgatorija jānotiek jau tagad. Tā ir iekšēja šķīstīšanās un atjaunošanās un jāatgriežās uz svēto rakstu pamatu, jāatgriežās pie Kristus izpirkuma centrālā loma, pie lomas, jāatgriežās pie Kristus evaņģēlija piedošanas aktuālā spēka, kas tiek dots un dāvināts un saņemts pa brīvu, bez maksas. Un šīs 95 tēzes, lai arī nebija tas Luters spožākais veikums, sasniedza fenomenāls rezultāts. Tas bija ļoti iedarbīgs modināšanas līdzeklis un uzrunāja gan maldinātos, gan maldinātājus un visus aicinot atgriezties. Tas bija pirms 500 gadiem. Pagāja ievērojams laiks, 300 gadu. Pasaule, protams, mainījās, radās jaunas problēmas un jauni izaicinājumi. Un kas tad pēc 300 gadiem bija noticis? Un Klauss Harms savās tēzēs raksta: saprāts plosās luterāņu baznīcā. Saprāts plosās luterāņu baznīcā. Un ja reiz plosās, tad tas nav nekas labs. Un mēs runājam par apgaismības un racionālisma laikmetu un patiesībā tā kulmināciju baznīcā. Un šis vācu mācītājs ļoti satraucies par tām likstām, kas bija uzkritušas luteriskajai baznīcai, un viņš šai deksmē bija gatavs rakstīt jaunas 95 tēzes. Tā bija reformācijas 300. jubileja. Viņš nāk ar šo jauno modinājumu, ar aicinājumu visiem nožēlot grēkus un atgriezties. Kad mēs runājam par apgaismību un racionālismu, mēs runājam patiesībā par renesanses ideju uzvaras gājienu. Kas ir renesanse? Renesanse ir romiešu, grieķu klasiskās tradīcijas tāda atjaunošana. Atcerieties seno saukli: cilvēks visu lietu mērs. Cilvēks kļūst par visu lietu centru, cilvēks tiek uzlikts uz pjedestāla, cilvēka spējas un varēšana tiek apbrīnotas. Ja baznīcā līdz tam daudz maz tika respektēts un valdīja šis augustīniski bibliskais uzskats, ka mēs esam kritušā pasaulē, ka cilvēki ir samaitāti cilvēki un ka iedzimtā grēka dēļ cilvēkam visvairāk vajag Dieva žēlastību.
tad tagad teica, nē, cilvēks nav grēka vergs, bet ir saprātīga būtne. Cilvēkam nevajag Dieva žēlastību, bet vajag vienkārši izglītību un skaidru gaišu domāšanu, un tad visas problēmas atrisināsies. Jūs jūtat, apgaismības laikmets nāk ar šo jauno optimismu par cilvēku spējām, un tas ļoti strauji ienāca un iekaroja arī baznīcu. Un šie jaunās vēsmas pārņēma gan iestādes, mācību iestādes, gan universitātes. Tas pārņēma teoloģiju un teologus un mācītājus un ļoti nopietni triecienu deva klasiskai kristīgai mācībai. Un es negribu, protams, noliegt apgaismības pozitīvos efektus, kas īpaši, tos aspektus, kas saistās ar zinātnēm, zinātņu atjaunošanu, ar pasaules apvāršņa paplašināšanu. Bet mēs runājam šeit par baznīcas nekritisko un bieži neveiksmīgo miedarbi ar šīm idejām, par cilvēka nolikšanu visu lietu viducī. Jūs saprotat, ka teoloģijā tas viss nav. Cilvēks nestāv visu lietu viducī. Cilvēka prāta izcelšana un pārvērtēšana un pat dievišķošana. Un no tā izrietošā sekularizācija. Visi šie jautājumi, ko mēs vēl tagad jūtam uz savas ādas, tas viss ļoti aktualizējās apgaismības laikā. Mēs šodien lasīsim šīs Klausa Harmsa 95 tēzes. Būtībā es jums vairāk pārfrāzēšu, es jums pārstāstīšu, jo jūs zināt, ka tēzes ir tēzes, tās ir tikai tā kā kauli bez ādas. Bet, es mēģināšu jums parādīt, kādā veidā šīs tēzes runā un ir aktuālas un saistošas arī šodien. Par ko tad Klauss Harms uztraucās? Galvenokārt par jaunu, spēcīgu, visaptverošu elgdievību. Elgdievību, kas skrien līdzi laikmeta garam un būtībā uzbruk klasiskai kristietībai. Kas ir elgdievība? Elgdievība nav nekas cits kā neīsts dievs, kas nostājies patiesā vietā. Ja Lutera laikā lielais maldinošais gars, kas apsēdies, gribēja valdīt Kristus vietā, bija Romas pāvests, tad tagad antikrista gars visspēcīgāk izpaudās saprāta dievišķošanā. Saprāts bija ieņēmis majestātes troni. Saprāts gribēja uzurpēt Kristus vietu kristīgā draudzē. Un baznīca bija acīm redzami zaudējusi savu modrību un atļāvusi šim gaismas eņģelim aizvest sevi neceļos. Jūs zināt, apgaismības laiks pretendēja būt ļoti progresīvs runā, kad viss iet uz priekšu, uz augšu. Un daudz teica, ir jāapgaismo arī baznīca. Jāpiemērojās šim laikam, jāpiemērojās izglītotajiem ļaudīm, jāiet kopsolī ar laiku, taču Harms brīdina, lūdzu, esiet uzmanīgi. Ja mēs šādi progresīvi reformēsim baznīcu, tad viņš saka, mēs iereformēsim sevi atpakaļ pagānismā. Tad mēs izreformēsim sevi laukā no pasaules. Baznīca būs kļuvusi tik moderna, ka tur nekas no kristietības nebūs palicis pāri. Bet viņš saka, ja jūs gribat palikt pie patiesas kristietības, tad jūs dzīvē varat droši doties uz priekšu, bet mācībā jums ir jādodās atpakaļ pie dievišķiem avotiem, pie svētajiem Dievu vārdiem. Tātad dzīvē jūs ejat uz priekšu līdz ar visām lietām, bet mācības ziņā jūs ejat atpakaļ pie avotiem. Jo kas notiek, kad apgaismotais saprāts sāka valdīt pār kristietību? Tas paturēs tikai to, kas racionāli un loģiski ir saprotams. Pārējo tas izmetīs laukā.
Tāpēc nekas pārdabisks, nekas brīnumains tur nepaliks pāri. Dieva brīnumi, un īpaši Jēzus augšām celšanās, vai tas ir kaut kas saprotams? Tas ir kaut kas iracionāls, tas ir kaut kas prātam neaptverams. Un līdz ar to saprātīgā reliģijā tas nav iederīgs. Kas paliek pāri, būtībā ir tikai morāle, varbūt kādi labi tikumi, taisnīgums un tam līdzīgi. Tāpēc šajā laikā mēs tik daudz dzirdam, un kopš tā laika mēs cilvēki ļoti uzsver sirdsapziņu. Sirdsapziņai tad ir tā noteicošā loma tagad. Vēl šodien jūs dzirdēsiet cilvēkus sakām, es dzīvoju pēc labākās sirdsapziņas. Un vai sirdsapziņa, jautājums ir, vai sirdsapziņa spēja būt tas stiprais, drošais, uzticamais ceļa rādītājs? Harms apšauba šādas autonomas sirdsapziņas spēju būt drošam ceļvedim. Harms saka, ka tagad, kad cilvēki tik ļoti grib dzīvot pēc sirdsapziņas, ir iestājies laiks, kad šīs sirdsapziņas tieši pietrūkst. Viņš ironizē, viņš nepārtraukti šajās tēzēs ironizē, un uz to jābūt gataviem šajā lasījumā. Viņš saka, ka iepriekš sirdsapziņa bija saistīta ar Dievu vārdu. Tā bija saķēdēta, sasaistīta ar Dievu baušļiem. Un tad bija skaidrs, kas ir labs un kas ir ļauns. Tagad šī sirdsapziņa atraisās no Dievu vārdiem. Un kas notiek? Katra sirdsapziņa tagad saka kaut ko citu. Neviens vairs nespēja vienoties ar otru, kas tad ir grēks, kas ir slikts, jo katram tas ir kaut kas cits. Brīvlaista sirdsapziņa diktē pati savus noteikumus. Harms asprātīgi saka, kur sirdsapziņa pārstāja lasīt un iesāk rakstīt, tur šie raksti top tikpat atšķirīgi kā cilvēka rokraksti. Tā sirdsapziņa bez Dieva vārdiem un baušļiem ir patvaļīga. Un neizbēgami iestājās morāls hauss un trūkst izpratnes par labu un ļaunu. Viņš raksta, ir jādreb un jāizbīstās, apdomājot, cik bezdievīgi tas ir, cik bez Dieva un bez Dieva bijības ir kļuvuši cilvēki. Jo kas ir noticis ar kristīgajām mācībām apgaismības laikmetām? Reiz bija laiks, kad cilvēki baidījās no grēka. Viņi baidījās no Dieva tiesas, no Dieva soda. Tagad cilvēki ir izdomājuši sev visādus, viņš saka, zibens novedējus. Līdz ar to Dieva sods ir noklusināts, par to ir aizmirsts, tas ir izzudis. Par grēkiem vairs nav jābīstās, jo cilvēks pats sev piedod grēkus. Ja 16. gadsimtā grēku piedošana vēl kaut ko maksāja, bija jāpērk šīs nekaunīgās indulgences, tad tagad cilvēki apkalpo paši sevi. No velna nevienam nav jābīstās, jo viņš ir atcelts. Par elli nevienam nav jāuztraucās, jo tā ir aizzieģelēta. Ja nu kāds baidās par savu grēku ļaunajām sekām, tad varbūt var mierināt sevi ar Dieva žēlastību. Jūs jūtat, kā viņš ironizē nepārtraukti par šīm te realitātēm, bet tās ir skumjas, traģiskas realitātes. Tā ir jauna līmeņa bezdievība, kas ir apraudāma. Reiz mācīja, ka Dievs radīja cilvēku. Tagad māca, ka cilvēks rada Dievu. Un Harms raksta par lielo operāciju, kas to īstenota, izmest Dievu no visām sfērām, atdalīt sirdsapziņu no Dieva vārda. Un kāds varbūt sacīs, kas? Var jau dzīvot arī bez Dieva. Nekas ļauns taču nav noticis, cilvēki tīri labi iztiek bez Dieva. Un Harms atbild, ļaunums nav noticis, jo
Dievs joprojām ir žēlsirdīgs. Harms raksta, tas, ka cilvēki ir atmetuši Dievu un domā bezdievīgas domas, nenozīmē vēl, ka Dievu tikpat viegli ir izmest no likumiem un tradīcijām. Viņš saka, ka kristīgai kultūrai ir sava inerce. Tie ir tādi kā kristīgie aizsargu vaļņi, kas attur lielāku ļaunumu bezdievības dēļ. Šī lielā operācija, viņš raksta, kuras rezultātā no soļa krēsla ir atstādināts Dievs, un ik viens šai krēslā iesēdinājis savu sirdsapziņu, ir notikusi laikā, kad mūsu baznīcā nav bijis īstas sardzes. Harms ir ļoti nobažījies par baznīcas sardzes trūkumu. Baznīca tā īsti arī nav sapratusi, kas notiek. Šīs saprāta izrīcības svētajās lietās jau bija radījušas visai dramatiskas sekas, un viņš komentē, kas notiek, kad saprāts sāk valdīt reliģiskās lietās. Kad saprāts pieskaras reliģijai, viņš saka, tas izmet laukā pērles un spēlējas ar pelavām, ar tukšiem vārdiem. Racionālais prāts gluži vienkārši nav īstais rīks, nav īstais instruments svēto lietu satveršanai. Ticības slēptais raksturs saprātam būtībā ir nepieejams. Viņš raksta, tā ir terra incognita, tā ir neatklātā, nepazīstamā zeme. Viņš saka, pat ja saprāts kādreiz izturās tā, it kā šai zemē būtu bijis, tas runā tik sirsnīgi un jūtu pilni, it kā daudz ko saprastu, bet īstenībā saprāts saprot tikai to, ko tas ir dabūjis kaut kā citādi. Tad cilvēks ir citādāk saņēmis to ticības saturu, nevis ar prātu to sapratis. Tāpēc svētajās lietās rīkoties ar saprātu ir tas pats, kas, viņš saka, rokas vietā lietot kāju, vai arī auss vietā lietot aci. Tas nav īstais instruments. Ar to jānodarbojās sirdī, bet sirdī nekā jūtu, kā mēs šodien lietojam sirdi kā jūtu instrumentu, bet sirds tajā ebrejiskajā nozīmē, ka tas ir viss personības centrs, kur apvienojās viss cilvēks. Tas ir tas dziļākais orgāns, varētu teikt. Un šajā ziņā jāatsaucās uz Paskāla slaveno teicienu, ka sirdī ir savi iemesli, par kuriem prāts neko nezina. Sirdī ir savi iemesli, par ko prāts neko nezina. Tad prāts nezina īstenībā šīs lietas. Un Harms savā tēzē apgalvo līdzīgi. Viņš saka, saprātam ir sava izpratne, sirdī sava. Jo kā rīkojās saprāts? Harms raksta, saprāts visu novelk pie zemes, pie vienkāršās kopējās pieredzes sfēras. Saprāts prasa gluži tāpat kā Muhameds, kā Dievam var būt dēls, ja viņam nav sievas. Kur loģika, vai ne? Tas pats no sevis spēj saprast vienīgi zemes lietas, piezemēto. Piemēram, ja mēs prasām, ko saprāts var saprast par Kristu. Varbūt to, ka viņš ir skolotājs, ka viņš ir filozofs, ka viņš ir, teiksim, otrs Mūzes likumdevējs. Tas prātam ir par spēkam. Bet vai saprāts spēj saprast to, ka Kristus ir kungs un pestītājs? Un Harms raksta viņiem, tas ir apgaismotajiem, vārdi kungs un pestītājs izklausās pēc paraksta zem vēstules, tavs draugs un kalps. Viņš, protams, atkal ironizēja. Viņš saka, šeit ir saprāta robežas, saprāts netiek tālāk. Saprātam nav svētā izjūtas. Harms joko un saka, ja kāds ar saprātu ir satvēris svētumu,
tad tas, lai uzaicina mani ciemos. Viņš saka, es gribu redzēt to. Uzaiciniet mani ciemos. Es gribu to redzēt un saprast. Protams, ka tas nav iespējams. Bet visādi citādi saprāts ir visai bezpalīdzīgs kristietības priekšā. Šo bezpalīdzību Harms salīdzina ar mēģinājumu palīdzēt cilvēkiem, nevis dodot viņiem zāles, kas viņiem nepieciešami, bet lai viņi tiek galā recepti. Tikai recepti. Ja mēģina nākt uz sirdi caur prātu, caur saprātu. Un viņš saka, tas ir izmisīgs ceļš, tas ir neprātīgs ceļš. Viņam ir tāda sajūta, ka tā saucamā apgaismotā prāta plosīšanos svētajās lietās ir radījušas vienīgas nelaimes. Viņš saka, visa veida herēzes un ķecerības ir palaistas tagad vaļā un izplatās visās malās. Tā saucamā saprāta reliģija ir nožēlojama reliģija. Viņš saka, saprāta reliģija ir vai nu bez prāta, vai bez reliģijas, vai arī bez abām. To Harms īpaši saskata tā laika uzbrukumā Bībelei, svētajiem rakstiem. Bībele, kam taču jābūt tam stingrajam, negrozāmajam pamatam, tagad ir kļuvusi par vēja dzirnavām, ko katrs var griezt un grozīt patvaļīgi pēc savu prātu. Viņš īpaši runā par tajā laikā iznākušo tā saucamo Altonas bībeli. Tā bija bībele īsti racionālistu garā, no jauna iztulkota ar piezīmēm un komentāriem, ar glosām. Un ne tikai tulkojums, bet īpaši komentāri radīja viņā trauksmi. Jo šie bija tik aplama, tik greiza interpretācija un skaidrojums, ka viņš saka, Luterāņu baznīca tepat ir kaut ko nogulējusi, ka palaiduši šādu te tulkojumu. Pret svētajiem vārdiem šis tulkojums bija izturējies kā pret drēbēm un apģērbu, ko var viegli mainīt un pārvilkt. Bet svētie vārdi taču nav drēbes, bet svētie vārdi ir pats ķermenis, kurā ir dzīvība. Tur nevar ķidāties un mainīt neko pēc savu prātu. Viņš pat sacer īpašu pantiņu. Viņš saka, kas grib ar glosām Bībeli sev izdot, pa savam ar rakstu oriģinālu labot, tā pašu svēto garu revidējot un baznīcai tās mantu laupot, pie vēlna tos, kas tic tam vedot. Un viņš saka, Luterāņu baznīcai vajag mosties. Tā ir nogulējusi. Viņš saka, ik pa 100 gadiem, lai baznīca nepazaudētu šo Bībeles tulkojumu, ko Luters bija devis, dzīvo balsi, šis tulkojums ir jāatjauno, jo valoda mainās, un lai efektīvi Bībeli kalpot, ir vajadzīgs jauns Bībeles tulkojums, bet ne šāds. Šī Altonas Bībele, kā viņš saka, tur valda zinātnisks un racionālistisks gars. Tur ir šī jaunā ticība, vai pareizāk sakot, pats vēlns. Tik skarbi izsakās Harms. Viņš prasa, kāpēc visi nav uztraukušies? Kāpēc nav uztraukušās Bībeles biedrības, kuras klusē? Kāpēc klusē mācītāji? Kāpēc neviens nav uztraucies par to, īpaši šie mācītāji, kuriem šī Bībele tagad koriģēs viņus pašus, un viņi vairs nevarēs sludināt evaņģēliski luteriskā garā. Īpaši aicinājums šai sakarā ir Dāņu karalim, Holšteinas zemes pārvaldītājam, un Harms saka, viņš apelē pie ticības apliecībām, pie klasiskās kristietības, pie pašsaglabāšanās, ka ir kaut kas jādara lietas labām. Ja teologi neprotestēs, tad citiem būs jāprotestē.
lajiem būs jāprotestē. Viņš raksta, ja neviens cits neuzrauga doktrīnu, tad ir jānodrošina, ka tauta pati par to rūpējās. Tauta nevar uzticēties baznīcas virsvadītājiem, no kuriem vairākiem, kā ziņots, pašiem nav baznīcas ticības. Tātad baznīcas vadītāji, kuriem pašiem nav baznīcas ticības. Un tad Harms brīnās par šiem vadītājiem, kāpēc viņi grib šos krēslus. Šie krēsli taču ir nostiprināti ar veco ticību. Šie krēsli ir pabaroti no vecās ticības. Kāpēc viņi grib saukties luterāņi un grib mācīt šo jauno ticību? Ja reiz viņi nespēja paturēt šo jauno ticību pie sevis, viņš saka, lai labāk iet uz ielas, lai labāk iet zem liepas sludināt. Taču šie racionālisti, protams, rīkojās un runā ar lielu autoritāti. Ar tādu autoritāti, kā viņš saka, it kā viņi būtu pieķēruši maldos visu baznīcu. It kā viņi būtu pieķēruši maldos pašu Kristu. Un viņš raksta tā, luteriskajā baznīcā plosās saprāts. Tas norauj Kristu no altāra, izmet Dievu vārdu no kanceles. Kristību ūdenī iemet fekālijas, sajauc dažādus cilvēkus, ja runa ir par krustvecākiem. Tie izmet laukā bikts krēslu, izdzen laukā priesters un visus cilvēkus kopā ar viņiem. Un tā tas notiek jau ilgu laiku. Un neviens to joprojām neaptur. Gluži kā Lutera 95 tēzes bija sauciens baznīcā uz grēknožēlu un atgriešanos. Tāpat Harmsa tēzes viscaur ir šāds sauciens. Tas ir sauciens un aicinājums īpaši luteriskai baznīcai. Tagad reformācijas jubilejā viņš prasa, vai tā vairs ir luterāņu baznīca, vai tā vairs atšķiras no katoļu baznīcas, vai tā pazīst grēcinieku attaisnošanas evaņģēliju. Varbūt tagad reformācijas svētkos vajadzētu sludināt tekstu par pazudušo dēlu. Es celšos un iešu atpakaļ pie sava tēva. Viņš raksta, tas varētu būt ļoti pamācoši daudzām draudzēm, kas varbūt cieši badu un bēdas kopā ar savu sludinātāju maldu ticības svešumā. Citiem vārdiem sakot, ļaudis ar šo jauno ticību ir aizvesti svešumā. Tie cieši badu, tie nedzird evaņģēliju. Maizes vietā tie saņem sēneles. Vai tāds ir apgaismotā laika progress, ko visi slavē? Harms saka, mēs esam atgriezušies tumsonībā. Harms ir ļoti norūpējies par luteriskās baznīcas likteni, vai tā pārdzīvos šo saprāta plosīšanos, vai tai nebūtu jāatgriežās un jāatjaunojās. Jo luterāņu baznīca taču ir bagāta. Tā ir sava godība, pie tās ir jāatgriežās. Racionālisms to ir aplaupījis. Un tagad tiek piedāvāt visādi risinājumi. Piemēram, tiek piedāvātas politiskās laulības. Prūsijas unijas ietveros laulības ar reformātu baznīcu. Un Harms prasa, kā nabadzīga kalpone tagad grib padarīt luterāņu baznīcu bagātu ar laulībām. Neveiciet šo aktu pār Lutera kauliem, tie kļūs dzīvi, un tad gan bēdas tev. Jo luterāņu baznīcai tas nozīmētu nodot visu, kas svēts. Tas nozīmētu, kā Harms saka, aizslēgt baznīcas dārgumus un izmest atslēgu. Pret to visiem luterāņiem jāsaka, mēs protestējam. Tas nav veids, kā celt baznīcu. Visi šie racionālie, pragmatiskie un it kā veselā saprāta risinājumi, tie nav kristīgi. Tie ir radījuši neaprakstāmu jucekli, ko Harms mēģināja aprakstīt šo tēžu noslēgumā. Baznīcai taču ir drošs Dieva vārda pamats, skaidra evaņģēliska interpretācija ticības apliecībās nostiprināt. Pie tās ir jāturās. Diemžēl arī šai ziņā
Lutereņu baznīcā valda liels juceklis. Tāpat juceklis valda ar autorizētajām un pieņemtajām baznīcas agendām, dziesmu grāmatām, katehismiem. Kad daudzviet jau publiskais pasludinājums nāk kā klaja un riebīga pretruna, kas notiek svētajā vietā. Juceklis ir mācītāju vidē, kur viens sludina veco ticību, otrs sludina jauno ticību. Juceklis ir attiecībās starp mācītājiem un draudzēm. Juceklis ir attiecībās ar citām baznīcām. Katra balstās uz savu Bībeles interpretāciju. Protams, saprāta reliģija nevēlas zināt nevienu interpretāciju, izņemot to, ka katra galva veido pati savu interpretāciju šodien un iespējams vēl rītdien, tātad šim acu mirklim. Juceklis tāpat ir ar valstīm. Tās ir apsolījušas savu aizsardzību baznīcai saistībā ar ticības apliecības rakstiem, ko baznīca reiz iesniegusi. Arī par to saprāta reliģija neko nevēlas zināt. Tā nu paliek šis reliģiskais elements. Ko ar to darīt? Un ja šis elements nav saistīts ar dievišķo atklāsmi, tad tas ir briesmīgs elements, saka Harms. Tāda, diemžēl, ir šī racionālisma veidotā luteriskās baznīcas celtne. Šeit Harms kļūst pavisam sarkastisks. Viņš saka, jo daži iedomājas, ka līdz ar racionālismu šī celtne sasniegusi savu pilnību, pabeigtību, apogēju. Viņš saka, ir tikai viena problēma. Galīgais vārds šai baznīcā vairs nepieder ne Bībelei, pat ne teoloģiski izglītotai personai, bet kādam lajam. Un iespējams šis lajs pat nepieder pie konkrētās draudzes. Uz to viņš saka, atgriezieties, nožēlojiet grēkus. Tāpēc viņš raksta šīs 95 tēzes. Un šīs tēzes viņš beidzas uz pozitīvākas nots, viņam ir kas pozitīvi ekumenisks sakāms. Gan uz katolisko, gan uz reformēto pusi. Saistībā ar evaņģēlisku katolisko pusi viņš grib slavēt sakramentālo dzīvi. Viņš aicina atpakaļ pie šiem dzīvības avotiem, pie sakramentālās dzīves. Viņš aicina atgriezties, jo tur ir atrodama šī baznīcas godība, ar kuru pats Dievs uzceļ baznīcu. Tāpat par saistībā ar evaņģēlisku reformēto. Viņš saka, ka tā ir Dieva vārdi. Dieva vārdos ir šis spēka avots. Dieva vārdos ir šī godība, ar kuru Dievs uzceļ savu baznīcu. Viņš uzslavē abas šīs lietas, bet viņš saka, bet vislabāk, ja abas šīs lietas ir kopā. Gan sakramentālā dzīve, gan Dieva vārda bagātība. Un Lutereņu baznīcai šīs abas lietas ir dotas. Un tas nav cilvēku darbs, tas ir Dieva paša darbs, kurā ir atrodama šī godība. Tāds lūk atgriešanās sauciens, mazliet uztraucošs no paša rīta, bet varbūt vajadzīgs. Paldies par jūsu uzmanību.